Daniels Pavļuts ir bijušais Latvijas ekonomikas ministrs, šobrīd vadzenību konsultants. No agras jaunības Daniels bijis sabiedriski aktīvs, vienmēr bijusi interese par lieliem sabiedriskiem procesiem, kā arī bijusi vēlme tajos piedalīties. Daniels saka, ka politisko karjeru nav veidojis apzināti, viss attīstījies likumsakarīgi. Daniels atzīst, ka esot politikā vienam pašam, ir grūti kaut ko panākt. Par savu nostāju ir jāpārliecina arī citi. Es domāju, tas grūtākais, ar ko sanācis saskarties pēdējā laikā, ir tad, kad tu skaidri apzinies, ka tu zini, ko tu gribētu panākt. Tev ir tāda pilnīgi iekšēja pārliecība, ka tas ir pareizi, ka tā vajag. Jā, teiksim, nevis tikai man, bet Latvijai vajag un tā. Bet tu saprati, ka tu nevari izdarīt. Nevar izdarīt viens pats. Jo cilvēki īsti nesaprot, īsti netic, ja, teiksim, tamam redzējumam. Un lai tas notiktu, ir tik daudziem cilvēkiem tā kā jāatbalsta un jāpiekrīt, bet tai mirklī viņi neatbalsta tevi. Un tad tas grūtākais ir tajā brīdī saprast to, ka vajag apbruņoties ar pacietību un meklēt draugus. Un pacietīgi viņiem stāstīt un radīt šo te savu, atbalsta grupu vai koalīciju vai, teiksim, aliansi, ja, tādu atbalstītāju kopu, ar kuriem kopā tad šo jautājumu tiešām var mēģināt pakāpeniski atrisināt. Jo pretējais, tas, ko mēs nereti darām, tu tā kā sāc dusmoties, kā tas ir, ka tevi nesaprot, tā kā gribās tur, kreklu plēst un līst uz tribīnes un klaigāt, bet tas nedod pilnīgi neko, tas tieši otrādi cilvēks nostāda pret tevi. Tāpēc, ja gribās kaut ko panākt, tad ir jābruņojas bezgalīgu pacietību un jāmēģina atrast cilvēkus, draugus, atbalstītājus, ar kuriem kopā to var izdarīt. Daniels saka, ka lielākie sarežģījumi, ar ko cilvēkam dzīvē ir jāsastopas, ir šaubas un bailes. Tie esot mūsu lielākie pretinieki, ar kuriem jātiek galā. Viņš iesaka izvērtēt, vai grūtības, kuras mēs uztveram kā grūtības, vispār ir problēma. Daniels Pavļuts labprāt dalās ar padomu, kas viņam pašam palīdz šobrīd tikt galā ar dažādām problēmām. Reizēm es zinu, ka vienkārši nevajag sevi laust. Vajag reizēm sev dot drusku laika. Vajag izgulēties. Vai padarīt kaut ko citu. Nomainīt plati vienkārši. Teiksim, ja ir darbā kādas grūtības, piemēram, kaut kas neveicās, ir kaut kādas kļūdas, tad tā vietā, lai laustu vēl un mēģinātu to visu pārspiest, ja, reizē vai vienkārši aiztaisīt durvis ciet, gan burtiskā nozīmē, gan tādā pārnestā nozīmē vienkārši pārslēgties uz kaut ko pilnīgi citu. Kas kuram palīdz, vienam aizbraukt uz jūru, citam aiziet varbūt uz klubu, draugus satikt un tā tālāk. Un dīvaini pēc kādām pāris dienām, viss pārslēdzās un ir kaut kāda cita attieksme un tas lietas atrisinās. Agnese Rakovska ir viena no spilgtākajām Latvijas dziedātājām. Agnese ir viena no grupas Trijānas parks radītājām, ir grupas soliste, mūzikas un vārdu autore. Izpelnījusies uzmanību ar savu oriģinālo ģērbšanās stilu, ieguvusi nevienu stila balvu. Agnesei nācies dzirdēt ļoti daudz aizskarošu komentāru par sevi un savu izskatu, taču ar laiku iemācījusies ar to tikt galā. Sākumā es atceros, kad es sāku vispār tur darboties skatos un tad tā lasi un tad tā ārprāts, tu vairs nekad nekāpšu uz skatuves, tas bija briesmīgi kādri. Šausmīgi viss ņem pie sirds, bet tur ir jābūt tam backgroundam, tur ir jābūt ģimenei. Un tad tev pienāk klāt tēvs un pasaka, come on, šis bija kārtībā. Vienāk mamma, beidz, ko tu aksties? Paigi labi, tas bija forši. Un ja tev ir tā ģimene un tā platforma, kas ir piepildīta ar mīlestību, kas ir piepildīta ar cilvēcīgām, normālām attiecībām, ar kaut kādu elementāru sapratni par to, kas ir labi, kas ir slikti, kas ir pieklājīgs, kas ir nav pieklājīgs, tad es domāju, ka tu tur nevar nošaut greizi. Tev nāk klāt tā sapratni, kas tu esi, tu zini, kas tu esi, un tad tev var teikt, ko cilvēki grib, un tu tā kā, paldies, tas ir interesanti, ko jūs domājat, bet es domāju citādāk varbūt. Agnese atzīstas, ka skolā bijusi palaidniece un sagādājusi daudz problēmu skolotājiem, taču palaidnības esot bijušas labdabīgas. Viņa uzskata, ka šodienas problēma skolā ir nevis skolēnu sekmes, bet iekļaušanās skolas vidē. Dažreiz, kad es tā redzu no malas, ka tur kāds par kādu ķengājās vai zākājās, man ir tāds, kāpēc tu tā dari? Tas ir iebīgi, tas nav smuki. Un, manuprāt, ja cilvēks jūtās par sevi pārliecināts un drošs, tad, ja tu redzi, ka ir noteikti netaisnība, tev ir jāiestājās pret to, tev ir jānāk priekšā un jāsaka, beidz tā darīt. Kāpēc tu tā dari? Es pateikšu skolotājiem, es aizvešu pie direktora, sūdzēšos, izbeidz tā darīt. Tas ir tik elementāri un dažreiz vienkārši bail.
varbūt tas agresors ir tik spēcīgs, ka tu vienkārši tiešām pats no viņa nobīsties. Parasti tie cilvēki, kas kaut ko sliktu un ļaunu dara pāri kādam, viņi nav īsti gudri. Viņi nav arī tādi ļoti inteliģenti vai garīgi bagāti vai mākslinieciski tur talantīgi. Viņi nav, viņi ir kaut kur ļoti, ļoti zemā stāvā, kaut kur viņi tur atrodas, un tad viņi, tā lien virsū visiem. Tāpēc kaut kā gribās, lai nebaidās neviens kaut kā no tās bailes. Mācēt pārvarēt, saprast, ka viss būs kārtībā, es zinu, kas es esmu, un jā.